Vai tavuprāt ir nepieciešamas biežas uzkodas un cik bieži tad ēst? Ieradums bieži ēst ir izveidojies 2 iemeslu dēļ. Pirmais ir pieaudzis diabētiķu skaits. Un otrais iemesls ir radies tieši profesionālu sportistu dēļ, jo bodybuilderi, lai uzbūvētu šo muskuļu masu, ēda 5 līdz 6 reizes dienā. Ar laiku šīs rekomendācijas pārgāja masās. Pēc tam pārdošanā parādījās dažādi batoniņi un citas uzkodas. Tā radās uzkodu kultūra. Taču kā šīs uzkodas atsaucās uz mūsu veselību? Loģika ir vienkārša. Izbēgt no strauja insulīna krituma, kā tas redzams pirmajā bildē. Taču tam ir savas sekas. Agri vai vēlu šādā gadījumā būs insulīna rezistence, liekais svars un nepārtraukta vēlme visu laiku ēst. Kā arī būs problēmas ar gremošanas sistēmu, jo tā nav paredzēta, lai bieži pārstrādātu pārtiku. Īpaši jau aizkuņa cieceres, tas nav paredzēts, lai nepārtraukti izstrādātu fermentus. Agri vai vēlu ar to sāksies problēmas. Tādēļ visieteicamāk ir ēst 2, maksimums 3 reizes dienā.